Vogi DS800 X Rally, nobraukt jau 10,000 km. Izstāstīšu, kas tad šim motociklam ir tās foršās lietas, kas man patīk, un varbūt kas ir tas, ko nākotnē gribās bišķīt uzlabot, tā kā iesim visam pēc kārtas. Sāksim ar to, kas ir tas, kas šim motociklam man tiešām patīk un ko es ļoti novērtēju. Pirmā lieta, kas šim motociklam ir fantastisks, ir vadāmība. Viņš nejūtās smags, viņš brauc tieši tur, kur tev gribās aizbraukt. Un viss notiek gan uz asfalta, gan uz bezceļa. Viss notiek lieliski. Nākamais – jauda. 95 zirgspēki gandrīz ir tieši tas, kas lieliski uzdās gan mežā, gan uz asfalta. Neesmu braucis ar dažiem citiem iecienītiem enduro motocikliem, bet ļaudis runā, ka uz šosejas ir pagrūti. Nu tad ar šo te gan mežā ir lieliski, gan ja ir jāveic tālāks gabals pa šoseju, forši var braukt un neizjust nekādu diskomfortu, ka kādam netiec līdzi. Nākamā lieta – gāze un tas, kad viņa ir ar trosēm. Man vēl joprojām patīk trošu izjūta. Tāda sajūta, ka tu brauc ar īstu motociklu, un līdz šim brīdim es neesmu braucis ar nevienu motociklu, kam būtu elektroniskā drosele, kas man tiešām patīk. Šim ir troses sajūta, ka tu kontrolē to, kas notiek. Un vēl viena lieta, kas nav mazsvarīga, ko novērtēju vakar, parokoties bišķīt pa smiltīm, hidrauliskais sajūgs. Spiežās viegli, spiežās ērti, vispār bez piepūles un rokas lieki nenogurs. To ir izdarījuši lieliski. No tālajiem gabaliem vēja aizsardzība. Jau no rūpnīcas ar rūpnīcas stiklu šim motociklam vēja aizsardzība patiesībā ir diezgan fantastiska. Un vējš nepūš un nav tā vajadzība uzreiz skriet uz veikalu, meklēt lielāku stiklu vai pagarinājumu vai kaut ko tādu likt. 24 litru bāka. Piektdien uzkāpu uz motocikla, šodien atbraucu, šodien aizbraucu ielēju. Nebija vajadzība meklēt benzīna tankus, neko. Un vēl izcila lieta, kas ir pārdomāta uz šī motocikla, ir pozīcija, kurā tu sēdi vai stāvi uz moča. Ar motociklu saspiest, nevienā brīdī nekas neskrāpējās, nekas netraucē. Nezinu, varbūt man auguma īpašības vai kas, bet tajā ziņā sajūta tā kā braucot ar normālu krosa motociklu.